Stokholmas konferenču telpā Zviedrijas aizsardzības amatpersonas skatās, kā Savienoto valstu prezidents runā mierīgi, pārliecinoši. Viņš pasaka, man nav vajadzīgi startautiskie likumi, un telpa apklust. Mana morāle un es pats esmu vienīgie, kas mani var apturēt, kāds nomurmina zviedriski. Cita amatpersona berzē deniņus sēžot krēslā. Zviedrija 70 gadus paļāvās uz ASV garantēto Eiropas mieru un kontroli pār sarkano pogu. Šis pieņēmums sabruka. ASV kodolietu sargs darbojas tikai, ja Amerika gatava to lietot. Zviedrijas prestižākais laikraksts dažu nedēļu laikā publicēja redakcijas rakstu, aicinot nopietni apspriest kodolieročus. Viņi neprasīja Francijai paplašināt savu kodolietu sargu un negaidīja, kad situācija norims, bet apsvēra, ka Zviedrija varētu būvēt savu atombumbu. Šī valsts ieviesa diplomātisko neutralitāti un saglabāja mieru, paliekot neitrāla abos pasaules karos un augstajā karā. Tad kas mainījās un kā viņi vispār to varētu izdarīt? 2024. gadā pēc gadu desmitiem ilgas neutralitātes Zviedrija pievienojās NATO. Tas bija domāts kā galīgais drošības uzlabojums. 5. pants nozīmēja, ja uzbruk Zviedrijai, Amerika iesaistās. Vai ievainojamības problēma atrisināta? Līgumi tevi neaizsargā. To dara lēmumi, kas var mainīties nakts laikā. 2017. gadā Eiropas līderi baidījās, ka ASV varētu pamest NATO, kas bija biedējoši, bet paredzami. Tagad situācija ir sarežģītāka. Amerika tagad ne tikai novēršas no alianses, bet arī izmanto to kā spiediena instrumentu. 2026. gada janvārī pēc Maduro režīma gāšanas Venecuēlā Amerika pievērsās Grenlandai un izteica publiskus draudus. Tas šķistu absurdi. Pirms dažiem gadiem, kad Dānija, kas gadsimtiem ilgi pārvaldījusi Grenlandi, atteicās pat apspriest tās pārdošanu, Vašingtona neatkāpās. Tā vietā, kad Ziemeļvalstis, tostarp Zviedrija, nosūtīja karaspēku uz Grenlandi kopīgās militārās mācībās, paužot solidaritāti ar Dāniju, Baltais nams noteica tām 10% tarifus. Vēstījums bija skarbs – dodiet mums, ko vēlamies, vai maksājiet. Tad Ziemeļvalstu līderi sāka domāt par neiedomājamo. Kas notiktu, ja pati alianse varētu pārvērsties par spiedienu ieroci? Pirmo reizi vēsturē Dānijas izlūkdienests oficiāli iekļāva Amerikas Savienotās valstis stratēģisko draudu sarakstā. Viņi Ameriku ierindoja kopā ar Krieviju un Ķīnu. Dānija kopš Otrā pasaules kara ir lojāla ASV sabiedrotā. Viņi karoja Afganistānā un Irākā, un tagad viņu izlūkdienests brīdina par draudiem no Vašingtonas. Arī Dānijas premjerministre runāja atklāti. Viņa publiski paziņoja, ka uzbrukums Grenlandai izbeigtu NATO, nevis to vājinātu, bet tieši izbeigtu. Tā nebija tikai drāma, tas bija brīdinājums. Tas bija brīdinājums, ka NATO struktūra var izjukt ātrāk, nekā Eiropa spēs to aizvietot. Tad sekoja notikumu virkne, kas mainīja visu. 2025. gada decembrī Pentagona amatpersonas klusi informēja Eiropas diplomātus, ka viņiem ir 1 gads, lai pārņemtu atbildību par sava kontinenta aizsardzību. 1 gads nav plāns, tas ir atpakaļskaitīšanas sākums. Kad Eiropas līderi iepriekšējā pavasarī simulēja tieši šo scenāriju, viņi bija lēsuši, ka nepieciešami 5 līdz 10 gadi, lai izveidotu pietiekamas spējas. Eiropa zaudēja nākotni, ne tikai dažus gadus. Zviedrija pievienojās NATO, domājot, ka atradusi drošības tīklu. Tā nonāca aliansē, kur spēcīgākais dalībnieks sabiedrotos uztver kā šaha figūras, nevis partnerus. Izrādās kodoljumts, kas pēc Zviedrijas domām to sargātu, darbojas tikai, ja kāds to uztur pār tevi. Zviedrijai tas nav nekas jauns. No 1945. līdz 1972. gadam, kamēr pasaule uzskatīja Zviedriju par neutralitātes paraugu, zviedru zinātnieki klusībā strādāja pie kodolieročiem. Līdz 1950. gada beigām Zviedrija klusībā veidoja kodolieroču programmas pamatus. Zinātnieki bija atrisinājuši lielāko daļu teorētisko problēmu. Detalizēti bumbas rasējumi bija uz papīra, un plutoniju ražojošie reaktori sāka darboties. Atslapenotie dokumenti parādīja, cik tālu programma bija attīstījusies. 1960. gadu vidū Zviedrija jau domāja, vai tai vajadzētu būvēt bumbu, nevis vai tā to spēja. 1960. gada beigās, ja būtu politiskā griba, Zviedrija reāli varēja izveidot kodolieroci. Zviedrijas diplomāti ANO atbalstīja kodola atbruņošanos, bet zviedru inženieri drīz varēja iegūt kodolieročus. Kāpēc viņi tos vēlējās? Īsumā, Zviedrija bija iesprostota. Oficiālā neutralitāte nozīmēja, ka viņi nevarēja paļauties uz NATO aizsardzību, bet dzīvoja tieši blakus Padomju Savienībai, vienai no 2 superlielvalstīm. Kaļiņingradas anklāvā ir pietiekami daudz Iskander raķešu, lai iznīcinātu Stokholmu, un kodolieroču, lai iznīcinātu civilizāciju. Zviedrijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta bija nedroša, un viņiem bija nepieciešama apdrošināšana. Kodo programma bija šī apdrošināšanas polise, nekad publiski neatzīta un noteikti nekad neizmantota, bet tikpat kā reāla.
1966. gadā Zviedrijas valdība nolēma atteikties no programmas. 1968. gadā viņi parakstīja kodolieroču neizplatīšanas līgumu NPT, oficiāli apņemoties nekad neizstrādāt kodolieročus. Programma pakāpeniski tika pārtraukta nākamo dažu gadu laikā un beidzās 1972. gadā. Tomēr šī tehniskā pieredze nepazuda vienā naktī. Zviedrijā darbojas 6 kodola spēkstacijas, kas ražo apmēram trešdaļu elektroenerģijas. Viņi saglabājuši plašas zināšanas kodola fizikā, kodola reaktoru tehnoloģijās un radioaktīvo materiālu apstrādē. 10 gadus ilga nepārtraukta pieredze ar kodola tehnoloģijām civilajā jomā. Ir arī pieredze ar zemūdenēm. Zviedrijas Gotlandes klases zemūdens ir slavenas aizsardzības aprindās ar to, cik neticami klusas tās ir. Cik klusas? 2005. gadā Zviedrijas jūras spēki mācību kaujās vairāk kārt nogremdēja USS Ronald Reagan. Par 2 F-18 Super Hornet cenu Zviedri nogremdēja 60 reizes dārgāku aviācijas bāzes kuģi. $1 miljardu vērtais kuģis pat nezināja par zemūdens klātbūtni. ASV jūras spēki bija tik pārsteigti un satraukti, ka uz 2 gadiem īrēja Zviedrijas zemūdeni flotes apmācībai. Amerikāņu jūras spēku virsniekiem bija jāmācās cīnīties pret neredzamiem draudiem. Jūs varētu jautāt, kā superklusas zemūdenes saistītas ar kodolieročiem? Kodolāt baide nav tikai bumbas uzbūvēšana, bet spēja pierādīt, ka var atbildēt ar triecienu arī pēc uzbrukuma. Galvenais ir izveidot ticamu otrā trieciena spēju, kas nozīmē, ka pat ja ienaidnieks pirmajā pārsteiguma triecienā iznīcina tavas pilsētas, tev joprojām ir pietiekami ugunsspēka atbildēt. Tas ir tas, kas attur uzbrukumu no notikšanas jau pašā sākumā. Un tāpēc loģiski izriet, ka absolūti labākā vieta, kur slēpt kodolieročus, ir tur, kur tos nevar iznīcināt pirmajā triecienā. Un tas padara zemūdenes, kuras neviens nevar atrast, par vienu no galvenajām izvēlēm. Zviedrija atteicās no savas kodolieroču programmas pirms gadu desmitiem, taču viņi turpināja būvēt piegādes sistēmu. Viņi turpināja pilnveidot tehnoloģiju, kas padara kodolatbaidi patiešām efektīvu. Tāpēc runājot par Zviedrijas augstā kara kodolieroču projektu, tas nav domāts tikai metaforiski. Ir institucionālās zināšanas, zemūdeņu tehnoloģijas un kodola ekspertīze. Jautājums nav, vai Zviedrija var uzbūvēt kodolieročus, bet vai to darīs un spēs paspēt, lai būtu nozīme. Zviedrija nekrīt panikā viena pati. Eiropas valstis cenšas saprast nākotni. Francija un Lielbritānija, vienīgās Eiropas kodolvalstis, 2025. gada jūlijā parakstīja Northwoodas deklarāciju. Pirmo reizi viņi koordinē kodola operācijas ar kopīgu vadības grupu. Viņi nedala palaišanas kodus vai neko tik dramatisku, taču viņi sadarbojas stratēģiski tādos veidos, kādos iepriekš nekad nav strādājuši kopā. Emmanuels Macrons piedāvāja paplašināt Francijas kodolietussargu, lai aizsargātu citas Eiropas valstis. Teorijā ideāli, bet praksē Francijas galēji kreisie un labējie politiķi viņu uzreiz kritizēja, priekšlikumu saucot par Francijas suverenitātes nodevību. NATO samitā Hāgā 2025. gada jūnijā dalībvalstis apņēmās līdz 2035. gadam aizsardzībai tērēt 5% no IKP. Pašreizējais mērķis ir 2%, ko nedaudz pārsniedz puse NATO valstu. Tiek apspriesta aizsardzības izdevumu vairāk nekā dubultošanās Eiropā. Vācija palielinās aizsardzības budžetu no 86 līdz 153 miljardiem eiro līdz 2029. gadam. Stratēģisko analītiķu ieskatā šis plānotais pieaugums pārsniegtu visu Bukarestes devītnieka valstu 2024. gada kopējos aizsardzības izdevumus. Vācija veido militāro budžetu, kas ir maza kontinenta lielumā, taču ir problēma. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes pilnībā noraidīja 5% mērķi, apgalvojot, ka tas būtu pretproduktīvi un kaitētu Spānijas ekonomikai. Tas bija kā pļauka pārējām NATO valstīm. Ja valstis izvēlas, kuri draudi rūp, kolektīvā aizsardzība ātri sabrūk. Polija šajā jautājumā ir bijusi visagresīvākā. Premjerministrs Donalds Tusks paziņoja, ka Polija nopietni apspriež iespēju pievienoties Francijas kodola aizsardzības lietussargam. Prezidents Andrejs Duda aicināja ASV izvietot kodolieročus Polijā, līdzīgi kā tas ir Beļģijā, Vācijā, Itālijā, Nīderlandē un Turcijā. Tad 2025. gada maijā parādījās ziņojumi, ka Tusks paziņojis: Polija apsvērs iespēju izstrādāt savas kodola galviņas, lai padarītu Austrumeiropu, citēju, drošu, beidz citātu, neuzvaramu. Ja tas ir taisnība, tas būtu acīm redzams līguma par kodolieroču neizplatīšanu pārkāpums. Bet, kad Krievija ir tava kaimiņu valsts un tavs tradicionālais aizstāvis šķiet arvien mazāk uzticams, starptautiskie līgumi sāk šķist mazāk saistoši. Tas visu padara vēl sarežģītāku. Eiropa nespēja saglabāt vienotību. Ungārijas Viktors Orbāns pastāvīgi grauj kolektīvos lēmumus. Valstīm ir krasi atšķirīga draudu uztvere un budžeta iespējas.
Galēji labējās partijas visā kontinentā kļūst populārākas, un daudzas no tām iebilst pret dziļāku militāro integrāciju. Tieši šeit Zviedrijas priekšlikums ir atjautīgs. Redakcijas raksts aizstāv Zviedrijas kodolieročus un piedāvā kopīgus Ziemeļvalstu kodolieročus, iespējams iesaistot arī Vāciju. Vai šī loģika ir pamatota? Ja katra apdraudētā Eiropas valsts veido kodolieročus, izplatība strauji pieaug. Polijai tos iegūstot, arī Baltijas valstis var vēlēties kodolieročus. Varbūt Rumānija un Bulgārija nolems, ka nevar palikt malā. Drīz jums būs ducis jaunu kodolvalstu ar dažādām komandas struktūrām, drošības protokoliem un negadījumu vai pārreikināšanās risku. Kas notiktu, ja reģionālās grupas apvienot resursus? Ziemeļvalstu kodolatbaides alianse ar Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, Dāniju un iespējams Vāciju nodrošinātu ticamu reģionālo drošību. Redakcijas raksts norāda: kodolvalstu skaits būtu mazs, bet Vašingtonas politikas risks ir plaša kodolieroču izplatīšanās. Neviens nevēlas, lai daudzas valstis būtu spiestas iegūt ieročus, bet kopīgi Ziemeļvalstu kodolieroči, iespējams kopā ar Vāciju, to varētu novērst. Tas ir kompromiss starp bīstamu izplatīšanos un atkarību. Nevis 10 jaunas kodolvalstis, bet viena reģionāla vienošanās. Tas liek jautāt, ja Zviedrija nevar ātri uzbūvēt kodolieročus, kāpēc par to runā? Skarbā realitāte ir tāda, ka urāna bagātināšanai līdz ieroču līmenim ir nepieciešamas specializētas iekārtas, kādu Zviedrijai pašlaik nav. Tas prasītu gadus, miljārdus, un to nebūtu iespējams noslēgt no satelītiem un inspektoriem. Pasaule uzzinātu nekavējoties, un tad sekotu sekas. Zviedrija ir parakstījusi neizplatīšanas līgumu. Izstāšanās izraisītu starptautiskas sankcijas, ekonomisko izolāciju un diplomātisku nosodījumu. Tas grautu to, ko Zviedrija cenšas novērst. Ja Zviedrija pārkāpj noteikumus, to dara arī citi. Problemātisks ir arī laika grafiks. Vairums ekspertu lēš, ka pat ar Zviedrijas zināšanām kodoljomā funkcionāla ieroča izstrāde prasītu gadus, ne mēnešus. Tehniskie pētījumi Zviedrijā lēsa, ka izstrāde prasītu 8–10 gadus, ja aprīkojums būtu pieejams. ASV analītiķi 1960. gados domāja, ka šīm valstīm kodolieroču iegūšanai būtu vajadzīgi līdz 10 gadiem bez līguma ierobežojumiem. Izšķirošais ir tieši laika grafiks. Pat ar Zviedrijas pieredzi tas ir vairāku gadu projekts, nevis vairāku mēnešu ārkārtas risinājums. Francija un Lielbritānija katru gadu tērē miljardus savu nelielo arsenālu uzturēšanai. Zviedrijai ar 10 miljoniem iedzīvotāju šī ekonomiskā nasta būtu ļoti liela. Vienlaikus cenšoties sasniegt 5% aizsardzības izdevumu mērķi, politiskie šķēršļi var būt īpaši lieli. Lai gan daži politiķi ir izrādījuši interesi, lielākā daļa Zviedrijas elites iebilst pret kodolieročiem. Sabiedriskā doma ir dziļi sašķelta. Šī ideja būtiski konfliktē ar Zviedrijas paštēlu. Kopīgajai Ziemeļvalstu iespējai ir vēl lielākas problēmas. Būtu nepieciešama vienprātīga vairāku suverēnu valdību vienošanās par to, kam pieder kontrole pār ieročiem, kad tos drīkst izmantot un kā tiek pieņemti lēmumi. Panākt Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas un iespējams Vācijas vienošanos par kodolstratēģiju ir tik sarežģīti, ka Brexit sarunas šķiet vienkāršas. Zviedrija visticamāk nespēs pietiekami ātri iegūt kodolieročus pašreizējās drošības krīzes risināšanai. Taču tas varbūt nav galvenais. Atgriežamies konferenču zālē Stokholmā. Šīs amatpersonas tur nesēž tāpēc, ka domātu, ka Zviedrijai būs kodolieroči. Viņi tur ir, jo viņa priekšstats par pasauli ir pilnīgi apgriezts. 75 gadus Transatlantiskā alianse noteica Eiropas drošību. Amerika nodrošināja kodola aizsardzību un nospiedošu militāro spēku un garantijas, kas ļāva Eiropai fokusēties uz labklājību, nevis aizsardzību. Darījums, kas atjaunoja Eiropu pēc Otrā pasaules kara, tagad šķiet sabrūk mūsu acu priekšā. Ja laikraksts publicē rakstu par kodolieročiem, tas rosina diskusiju, kas Zviedrijai šķita aizmirsta tēma. Redakcijas raksts būtībā saka, ka valsts vairs nevar izlikties. Tai ir jārunā par lietām, par kurām tā izmisīgi nevēlas runāt. Eiropa tiek spiesta būtiski pārdomāt savu drošību. Kontinentam jāatjauno nopietnas militārās spējas un jāuzņemas atbildība par savu aizsardzību, kā tas nav bijis kopš 1945. gada. Tas, ka Zviedrija runā par kodolieročiem, pasaka visu, kas jāzina par to, cik dramatiski mainījusies drošības ainava. Kodolieroču džins vēl nav izlaists no pudeles, bet Zviedrija stāv turpat blakus ar roku virs korķa, jo vecie noteikumi vairs nešķiet reāli. Skaties, kas notiks dienu no dienas, ja ASV izstāsies no NATO vai noklikšķini šo video.